Jota Straume. Čāta Paula. Un šodien ar Volkswagen ID-bus mēs brauksim pie reperiem, mazliet parunāties par dzīvi un hip-hop. Aiziet! Tie, kas man nezina, es esmu Edgars Sniegs, viens no Brīvuma projekta dalībniekiem. Geto Games štuku par bazaru batlu rīkotājs. Freestylā esmu jau vairāk kā 25 gadus. Pats aktīvi agrāk piedalījos, šobrīd vairāk organizēju lietas un pasākums. Veidojam šobrīd dokumentālo filmu par freestyle Latvijā. Būs jau aprīlī skatām GO3. Tā kā diezgan daudz par un ap freestylu esmu darbojies. Go misters ANCS, misters netīrās tilpas. Kas jums te? Everest. Straume van, Straume bus, Straume fake taxi. Šobrīd mašīnā misters Ozols, misters Cieņa un mīlestība, dubults lasts 1979, Hoodshops un vēl varētu saukt un turpināt. Ilgi. Jo, Ozi, kā iet? Čau, es labi, čau. Yes, sir. Pastāst, pirms metamies pie jautājumiem. Kāda ir tava ikdiena? Šodien, teiksim, slinkā ir. Man šatās sanāk tādas slinkās ikdienas, jo es parasti sanāk, ka pirmdienas aktīvs sanāk, bet ja man nav baigi daudz notikumu centrā, tad es mēdz pat pie sevi virtuvē pie kalda visu dienu nosēdēt. Mēs tikko bišķiņ pasēdējām jau. Jā, tā kā, principā, es kaut ko tekstus rakstu, mēģinu kaut ko izdomāt šajā brīdī. Mēģinu kaut ko jaunu rakstīt un paralēli Hoodshops un ap viņu visādas lietas, kas saistītas, un paralēli Arēna arī. Labi, varbūt jāatcerās klāt vairāk Straumē. Cik reizes jūs esat piedalījušies no Brīvuma projekta vienieši tu Straumē? Straumē es kāds 3 reizes, man šķiet, bijis. Jā, daudz īstenībā mēs skaitījām, cik ilgi Birčs Plīs DJs ir Brīvuma projektā, un mēs sakam, 2 gadi. Mēs sākam skaitīt, nevis, kas taču 3 straumēs esmu bijis. Tā kā baigi ātri laiks skrien. Atkāpes punkts, var teikt. Jā. Birčs Plīs ir Brīvuma projektā, šaudot Birčam. Jā. Nu, ar solo programmu vienreiz, ar sadarbības programmu vēl vienreiz. Un tagad es domāju, ka jau kā viesis vēl kaut kad uzkāpu uz skatuves kādu reizi, bet varbūt arī nē, es neatceros. Man prātā nāk solo un Gera. Gera, jā, Gera gang, šautauts Gera gang. Jā, tas ir kaut kas, ko līgatnēm mīl un tur cieņā, Gera. Un tāds pilnmetrāžas koncerts man pašam kā solo māksliniekam bijis viens. Un tad es vēl esmu uzstājies, kā mums tā saucās mūsējais apvienība. Mūnsvēg, jā. Jā, un es vēl esmu uzstājies kopā ar Viesuli, Goču, Odu un Skū, jā. Mēs kopā 5 džeki bijām skatūs. Pēc tā mans solo iznācina. Tas bija laikam aizpagājuši gadi, ja nemaldos. Ja jau mēs runājam par Mūnsvēgu, tad varbūt ir kaut kāda spilgtākā akmeņa no Mūnsvēga, ko tu atcies, kas tevi tā iespējas galvā vai no performances, vai no gatavošanās procesa. Jā. Nē, pa lielam, zin kā, mēs, es domāju, ka arī kaut kādā ziņā bišķiņ vairāk viens otru iepazinām caur šiem mēģinājumiem un visu gatavošanos Straumei un es Goču un Odu vispār tik daudz, Odiņu bišķiņ pazina, bet Goču mazāk pazina, un mēs liekas, ka tur tādu labu vilnu noķērām mēģos un tā, un, kā saka, hi-hi-ha-ha, plus arī darbs visu, un tā bija laba pieredze ar džekiem, kā saka, sačamoties vairāk un mēģinājumos būt kopā, redzēt, kā viņi tos lietas dara, un principā forša pieredze, kā saka, un koncerts galā bējās arī laba enerģija, labs performance, man liekas, mēs arī izdarījām kaut tādas nestandarta lietas, kur maniem trēkiem kāds uzliec, es vēl kādu citu trēku, ja nemaldos uzliec, varbūt melojas. Neatceros tik detalizēti jau visu. Šo Matricis bija un 8x8 bija un vēl uz kaut kas te bija. Jā, galā Matricis pirmatskaņums, you know. Vai tu arī šogad netos? Vai šogad? Vai šogad nevošu Matricis? Nu, tas jau tādas lietas jau neatklājas. Kā tev liekas, kas būtu, par cik mums šogad ir 5 gadi Straumē, kā tev liekas, kas būtu 5 lietas, kas straumētājiem obligāti līdzi jāņem uz hip-hop festivālu Straumē? Viņi paliek pa nakti. Jā.
Jā, nu, ja tu dodies uz hip-hop festivālu, tad 5 lietas, kas jāņem līdzi. Numur 1 ir telts, lai ir kur palikt. Jāņem līdzi nauda, tāpēc, ka Zētā ir vienkārši superīgākā virtuve. Šautauts visiem pavāriem. Protams, ka ir jāņem līdzi draugi, tāpēc, ka tas, ko tu piedzīvo Straumē, nu, to tu nevari piedzīvot nevienā citā festivālā Latvijā. Ir jāpaņem līdzi arī telefons, jo tur tu vari satikt savus elkus repā un ne tikai ar viņiem nobildēties. Un, protams, ka kā kārtīgā pusiņā jāņem līdzi labas emocijas, lai viens otru ar tām barotu un labi notusētu. Precīzāk nevar pateikt. Tās būs tās lietas, ko tu ņems līdzi. Es ņemšu 5 lietas, ko es ņemšu līdzi, būs 5 brīvuma projekta džeki. Un es esmu 6. Bet arī visu to iepriekš minēto. Uz līgatni obligāti jāņem līdzi, man liekas, ir draugi, kuri paši tā kā nesadūšosies aizbraukt uz turieni, jo viņi domā, ka ir kaut kāds liels solis jāspēr un tas ir kaut kas sarežģīts aizbraukt uz festivālu. Vai kas patiesībā savā mūžā nav bijuši uz nevienu festivālu, paņemiet līdzi dažus tādus. Tad es domāju, ka... Zini kā, par Zeitu man ir tāda sajūta, ka tur ir tik daudz, kas nodrošināts, ka var aizbraukt tāds diezgan pliks uz turieni un arī izdzīvot, bet jāparūpējas ir pa naktsmājām, tā ir vai tur telts vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir kaut kas, tās ir 2 lietas, draugi un telts. Ko vēl? Vēl paņemiet līdzi kaut kādus merča tēkreklus un flomasterus, tāpēc, ka Strauma ir vieta, kur jūs varat satikt daudz reperus un savākt parakstus un aizvest mājās kaut ko ielikt vēlāk rāmītī un kolekcionēt. Pēc tam eBayā. Pēc tam eBayā, jā. Labs garīgais, nauda. Ja tu gadījumā... Varbūt, ja tu gadījumā baigais straumētājs esi, varbūt ir matracis jāpaņem, ne matracis līdzi, bet guļamais līdzi, jā. Jo mazums tu baigi aizstraumējies un tev vajag nostraumēt kaut kur naktī savā pļaviņā, zini kā. Tā ir 3. lieta, jā, un tad garīgais nauda, guļamais, kas vēl, tintīri, varbūt kāda bumba, lai var pamētāt bumbu, vai ne? Tur ir kāda groza, un tas ir tajā kempā ir groza un tā tālāk. Kā tev liekas, kas būs vēl 5 veidi, kā varētu nopirkt līdz līgatnēm, neskaitot? Ar šo busiņu, te mums ir pats DJs Strauma pie ruļiem, tur viennozīmīgi visi ceļi ved uz Straumi, 5 veidi, kā tu varētu nokļūt. Varētu braukt ar stopiem, varētu braukt ar vilcienu un pēc tam ar stopiem. Tu varētu ielikt kaut kādā formā, ka es gribu braukt un ielikt kādam mašīnā līdzi. Varētu ekskluzīvi, varbūt noierēt helikopteru un aizlidot. Es pieņemu, ka tur pļavā var nosēsties. Un varbūt, kad jums ir vērts padomāt par kaut kādu tiešraidi, jo tie, kas ir pāri Latvijas robežai vai okeānam vai citā pasaules malā, viņi grib redzēt, kas notiek. Tā arī būtu iespēja. Es domāju, ka Rolands 400 punkti ar jauno projektu maukt zirgu pajūgā. Es būšu tāds nedaudz edgy un ieteikšu kādam aizbraukt uz stopiem, lai jums ir piedzīvojums, aizbrauciet uz stopiem uz līgatni. Mēģiniet nenokavēt. Ko vēl? Tur, kur parkoties ir, var braukt ar mašīnām. Ko vēl? Pa upi nevar aizbraukt? Jā, pa Gauju. Brauciet pa upi uz Straumi, tā kā iedomājieties šito visu, ka jūs aizbrauksiet uz Straumi, pa Straumi. Tas ir kaut kas... Latvijā, kas to izdara. Jā. Straumi. Neviens vēl tā nav izdarījis. Jā, davai, bišķi oriģinālāk, mums pietrūkst šitais Latvijā. 5, jā, tiešām 5 veidi. Varbūt ritenis. Šitas Kristers Karlsons, lai aizbrauc. Jā, piekop šo te, Kristers, gaidīsim tevi ar riteni. Es teicu Kristers, jā. Jā, gaidīsim tevi ar riteni un beigās tev sagaidīs alus kausu. To es tev točni garantēju, jo tad brauks riteni. Viens ir katapultēties no lidmašīnas, mēģināt rāpīt tur. Otrs ir ar sabiedrisko autobusu, 3. ir stopējot, 4. ir teleportējoties, un 5. ir noskatīties filmu atpakaļ nākotnē, varbūt kaut ko ar līdzīgu uztaisīt. Jā, ok.
Nu, mums Latvijā ir jaunāki reperi, vecāki, kas jau ilgāk ar šo nodarbojas. Kā tev liekas, kurš no Latvijas reperiem būtu labs skolotājs? Labs skolotājs, Latvijas reperis. Es zinu kaut ko, ka Tīča ir savulaik bijis angļu valodas skolotājs. Tāpēc jau ir Učups, jā? Jā. To es nezināju. Bet labs skolotājs varētu būt Gustavo. Viņam ir arī, viņš ir bijis skolotājs kā lektors ar savām programmām. Viņš parasti vienkārši mazliet viņu pazīst tuvāk. Un viņš ir ļoti lielu informācijas bagāžu, kuru viņš spēja arī strukturēt un tevi, kas saka, gan mentorēt, kas vajadzīgs labam skolotājiem, gan arī iedot padomus, gan visādi citādi pozitīvi iedarboties. Tā kā es gribētu, lai mans skolotājs būtu Gustavo. Okay. Kurš no latviešu hip-hop reperiem būtu labs skolotājs? Tabukrāts. Man liekas, kāds būtu pats ļoti labs skolotājs. Es mācītu uzskatīt. Man ir teikts, vai man gadījumā neinteresē tā kā skolotāja profesija, bet es laikam jūtos drusciņi vēl tā kā ar nesadzījušām traumām no pašam tā kā mācoties skolā. Un liekas, ka es negribu, ka man nepārāk vilina vēlēšanās piedalīties tajā pasākumā, ja es redzu, ka cilvēki cieš. Visiem tu nebūsi tas skolotājs, kurš maina viņiem dzīves, aizmugurē būs kāds, kurš cieš tevis dēļ šobrīd. Es nesen biju uz vairākām stundām vienā skolā tā kā runāt par repu un dzeju, un man likās, ka šitas ir šobrīd tur reāli pusē no cilvēkiem ir mega garlaicīgi, tā kā viņiem neinteresē ne reps, ne dzeja, un tad man kaut kā ir svaigas atmiņas no tā brīža. Atbildot uz jautājumu, skolotājs, es zinu, ka Gustavo ir pieredze šajā jautājumā būt kādam, kas lasa lekcijas un skolo. Skutelis lasa lekcijas. Jā, man tāds sajūta, ka es jau esmu Gustavo skolnieks, un es domāju, es labprāt būtu arī skuteļu skolnieks, pie kā es vēl varētu pamācīties. Pie Ozola es gribētu pamācīties, tā kā tur ir daudz ko paņemt līdzi. Gačo ir maģistrs, man liekas, ka viņš nolika maģistru vai nē? Bija kaut kāda bildes, kad it's done. Jā. Man ir aizdomas, ka viņš arī tur pa uzņēmējdarbības pusi studēja. Man tagad noderētu Gačo zināšanas arī. Kā tev liekas, kurš latviešu hip-hop reperis būtu labs skolotājs? Skolotājs, jā. Vairāk šodien nebūs. Jā. Man liekas, ka pedagogs varētu skutelis būt varbūt. Ja viņam arī māc, kad ir izglītība augstākā, un viņš ir arī diezgan padziļināti kaut kādas tieši valodas, laikam lietas, ja nemaldos, padziļinātas. Jā, ir izzinājis un studējis to visu, tā kā es teiktu, ka skutelis. Okay. Un kā tev liekas? Vasara vēl tālu, it kā tālu. Kas obligāti pirms traumas ir jāpaklausās? Lai tu aizbrauc un tomēr saproti, kas skan, kas ir aktuāli? Es domāju, ka jāstāsta, kas ir traumas line-upā. Šogad ļoti lieli vārdi, tas, ko es redzēju. Un principā jānoklausās primāri visi šie mākslinieki, lai tu varētu dziedāt līdz dziesmām, lai tu zinātu vārdus. Un, jā. Tas laikam arī viss. Es pats tā ikdienā, godīgi sakot, baigi latviešu repu neklausos, arī ārzemju repu neklausos, vairāk instrumentāļus un beatus. Bet tanī brīdī, kad man ir jāiet uz kādu koncertu, tad gan es tā rūpīgi noklausos katru albumu, lai es vismaz būtu kaut kādā tēmā. Paklausieties albumu 222, jo kaut kas no tā skanēs. Paklausieties albumu Melnzara grāmata, jo kaut kas no tā skanēs. Straume ir vieta, kurā ir, man liekas, Latvijā lielākais potenciāls dabūt uz skatuves visus featus. Tā kā gan albums 222 ir par featiem, gan Melnzara grāmata ir par featiem. Tā kā neaizmirstiet šos divus ierakstus. Bet vispār braucot uz Straumi, tā noteikti nav slikta doma paklausīties tos, kas uzstāsies, lai jūs tā kā nav tā, ka jūs nepareizo beku uzliekat, kad mikrofonu pagriež uz jūsu pusi. Bet kas vēl braukt uz Straumu un klausīties, varat kaut ko mierīgāku paklausīties, lai jūs tā kā nenogurstat un lai vakarā var tā kā iztrakoties. Straumē šeit tad var kaut kāds mošpitus pat redzēt, es nezinu, vai tāds vēl taisa vai netaisa, bet taisa, jā. Šogad bija, manuprāt, arī, šogad.
jāsaka jau pagājuši gadu. Ja Straumē 2025, lai visiem skaidrs bija, PF4, tā, kad uzstājās Pruseks, Denis un Riņķis, tad tas bija pie dziesmas Mošpits lielākais Mošpits, kāds bija redzējis Zeitradošajā kvartālā līdz šim. Tas, protams, sildīja sirdi, kad šis vēl turpinās. Es domāju, saturs, kas tur skanēs dzīvā, lai viņi var šūvoties un dzīvot līdzi, jo parasti jau kā ir tas, kad tu brauc uz kādu mākslinieku koncertu vai ej uz viņu, ļoti bieži tas viņa dziesmas un mūziku pirms tam pastiprināt klausties, tā kā line-ups gan jau būs diezgan varens, un es domāju, ka visiem klausītājiem vajadzētu vēlreiz tā line-upa dziesmas paklausīties un, kā saka, saplūst vēl ar to muzeum kopā visu un Straumi, Nu Straume, Vilnis, zin kā, kurš ātrāk pazūd Straumē? Tev tagad 3 gadus esi bijis, kurš ātrāk pazūd Straumē? Kādā ziņā? Tas ir tavā... Interpretēji to, kā vēlēs, kurš visātrāk pazūd Straumē? Visātrāk Straumē? Kas? Labs jautājums. Jā, šis ir tāds super filozofisks. Es domāju, ka visātrāk Straumē pazūd laiks. Tāpēc, ka tas laiks iet tik ātri un ir tik daudz ko piedzīvot, ka tu hops no rīta it kā ieej iekšā teritorijā un jau ir pienācis vakars vai nākamās dienas rīts. Man liekas, tas raksturo arī labu pasākumu, labu festivālu, ka tev laiks nevelkās, laiks vienkārši pazūd. Jā, pagājuši vienreiz es neesmu bieži bijis Mošpitos, bet es esmu Straumē bijis Mošpitā, tur es pazaudēju savas koka Max Supreme brilles toreiz, par ko man bija baigi žēl. Dairis no kreisā krasta ir tā kā zem Max Supreme brenda, un tas bija dāvana no viņa, un tas palika Straumē samīcīts zem pēdām. Tad es pazaudēju mašīnas atslēgas pagājušajā gadā Straumē, un labi, kā atradās beigās, viņas bija iekšā pie bāra atradās. Šaudot tam, kas tāds atslēgas. Kāds bija atnesis, milzīgs paldies. Un kas vēl pazūd Straumē? Es pats bišķiņ, man liekas, pazudu pagājušajā gadā Straumē. Es ātri aizgāju gulēt, nebija tik viegli noturēties virs ūdens. Tas, kam visvairāk štirī un kas grib, lai viņu ātri ieštirī, viņš tāds atnāk uzreiz sāk pumpēt iekšā, pēc stundas jau guļ pļaviņā. Kāds viens jautājums var vēlreiz, kāds viens jautājums? Kurš visātrāk pazūd Straumē? Kurš visātrāk pazūd Straumē? Jā, principā, tā ir laikam ir, jā. Tā arī laikam ir. Kas Straumē ir Zeitribiņas vai Reperribiņas? Zeitribiņas, kā jau es teicu, topčiks. Ļoti, viss tik sulīgs ir Straumē. Es cenšos atbildēt kaut kā, lai man nav jāizvēlās. Jā. Es negribu izvēlēties. Kamēr, man liekas, ka tie ir vēl, kad pirmie reperi uzstājās un var sēdēt pie galdiņa un redzēt skatuvi un uzēst arī ribiņas, tas ir tāds laikam Straumes bingo, ko es iesaku jums piepildīt, tāpēc neesiet no tiem, kas brauc kaut kad vēlāk naktī, brauciet jau uz pirmajiem un uzēdiet ribiņas un uzkodiet kaut ko sulīgu. Straume ir slavena ar to, ka tur var paēst tiešām labi, izmantojiet to iespēju. Neņemiet līdzi kaut kādu sūdus, neēdiet kaut kāds mēslus, paēdiet Straume. Šautauts Osim. Reperi nespratīs manies paēkši ribiņas un Zēts man nespratīsies pateikšu reperi. Jā. Bet, zin kā, ribiņas ir garšīgs, bet reperi panšiem jābūt vēl hārdākiem, zin kā. Kādā liekas, kas ir Straumes efekts? Vai tu esi sajūtis Straumes efekts? Straumes efekts ir tam, ka visi satiekas kopā, visa Latvijas hip-hop komūna tādā siltā kamolītī, siltā līgzdiņā un kopīgi tiešām nosvin hip-hop svētkus. Tas ir kaut kas unikāls, ko nekur citur tu nevar pieredzēt. Straumes efekts, tas ir tāds efekts, kad tu uzkāp uz skatuves un saki efekts un Gustavo izdomā, ka tā tagad būs dziesma un pēc tam tu esi arēnā un izpildi to dziesmu. Tik vienkārši. Tie, kas nezina, tu jūs nokavējāt. Jā, Straumē dzimst vis kaut kādas lietas, dziesma efekts bija viena no tām, jā, kur saknes iestiepjās tieši šī Straumes soundcheckā. Straumes efekts.
Tas ir tā, ka tu aizbrauc uz traumu, apsolies, ka tu būsi pieklājīgs, kārtīgs cilvēks, jaunietis, vienalga, vienkārši būtne, bet viss izvēršās bieži vien tur savādāk. Es saka, tur nevar paredzēt to traumas efektu, Traumas efekts, viņš, kā saka, var arī pārvērsties garā disenītē līdz pirmdienai. Tas ir tas traumas efekts, kad trauma nebeidzās sestdienas vakarā, bet pirmdien no rīta vēl dažiem. Es esmu redzējis tos traumas efektu pats. Personīgi esmu redzējis viņu. Teiksim, šogad atceros braucām pirmdien likt veikalu vākt nost. Daži tur obrednā gāja un staigāja apkārt. Atceros, Jā. Daudz, kas būtu tiem 5 padomi, ko tu teiktu kādam, lai nenogulētu traumas otro dienu? Es teiktu tā, kad ieplānoju no rīta boksa treniņu. Es tikko biju ar BP radošā nometne, un otrās dienas rītā mums bija atbraucis speciāli Tigers, novadīja treniņu. Ļoti labs efekts, pamodināja pilnīgi viss. Bet visādi citādi uzliec modinātāji, pasaka draugiem, paņem līdzi ūdens pudeli. Un, tās ir 3 lietas, bet es domāju, ka ar tām pietiks. Tā, lai nenogulētu traumas otro dienu, viss ar mēru. Man liekas, ka es esmu dzirdējis atsauksmes tā kā, ka cilvēki ir tik ļoti līgatnes gaisa apreibināti, ka viņi saka, ka viņi neatcerējās pēdējos koncertus, un tas ir stulbi, tā kā, jo reperi tiešām cenšas pie tām performancēm, un tu atnāc uz koncertu, un tev ir tā, laikam bija forši, es neatceros, bet bija, mēģiniet noturēt to balansu, ka jūs paliekat tā kā pie veselā saprāta, un varat gan izklaidēties, gan atspirdzināties, gan piedzīvot to, ko reperi jums ir sagatavojuši. Jo reperi uz traumu brauc tā kā ar tādu sacensības garu. Man liekas, ka tur neviens negrib būt tas, kuram ir garlaicīga performance, un pārsvarā visi kaut ko interesantu cenšas izdomāt. Mēģiniet būt tā publika, kas to novērtē. Apzināties to, ka traumas 5 gadi nebūs 2 reizes, viņi tikai 1 reizi. Uzvesties maks pieklājīgi pirmajā dienā, lai sagaidītu otro. Viss ir gaužām vienkārši. Easy. Labāk izvēlētos, mums ir skaļā telšu koncerti, uzons un jaunieši. Tad ir klusā telšu koncerti, mums ir meža ielokā ar ģimenītēm. Labāk izvēlētos. Ja es brauktu ar brīvrumu projektu, es brauktu uz skaļo, bet ja es brauktu ar sievu un bērniem, tad es kluso. Zini kā, ja tu gribi sagaidīt otro dienu, kā saka, un tā pa īstam iedžamot otrā dienā, tad labāk klusajā, bet ja tu gribi jau pirmajā sakt un to pilno festivālu, kā saka, vaibu noķert, tad jāiet tajā skaļajā principā. Tā kā ir jāizvērtē, kas ir tavs prioritātes tā festivāla kontekstā. Mākslinieki vai vienkārši, kā saka, hard vibe. Kā tu redzi traumu pēc 5 gadiem? Es domāju, ka traumai ir ļoti liels potenciāls, un šajā 5-gadē, kad būs tik vērienīgi mākslinieki, es ceru, ka to arī ieraudzīs visi sadarbības partneri, atbalstītāji, ka šeit ir vērts ieguldīties, un pēc 5 gadiem es domāju, ka Traumas festivāls būs ne tikai ar Latvijas hip-hopu, bet ka tas būs arī ar kādiem lielākiem ārzemju vārdiem, ar tiem vārdiem, kas ir veidojuši šo kultūru, joprojām veido jaunie influenceri, un man šķiet, ka Trauma varētu būt tāds hip-hopa virziena noteicējs Latvijā. Bet tas nenotiks tikai pēc 5 gadiem, tas jau notiek šobrīd vienkārši, tad tas būs lielākā mērogā. Pēc 5 gadiem, es nezinu, varbūt mēs atkal satiksimies visi šitie vecie labie uz kaut kā nosvinēt vēl vienu ciklu noslēgumu, bet tas, ko es gribētu redzēt Traumē uzstājamies pēc 5 gadiem, es turu īkšķus par to, ka mums ir jābūt nākamajiem lāpas nesējiem, kur mēs varētu redzēt, ka viesulis var paņemt bišķiņu kaut kādu atvilkt telpu un zināt, ka Latvijas reps ir drošās rokās arī pēc 5 gadiem ar kādu, kurš turpinās celt latiņu un pārņemt zināšanas no iepriekšējiem un likt visai vecajai klasikai
novecot nedaudz neglītāk, tāpēc, ka jaunais stāvs, kas top, ir vēl krūtāks un vēl iespaidīgāks. Tā kā es turu savus īšus par to, ka Straumē pēc 10 gadiem vecie labie gabali, viņi būs mīļi, bet tas nebūs pats krūtākais stāvs, kas ir, ka jaunais stāvs būs vēl krūtāks un vēl labāks. Pēc 5 gadiem, tur jau būs tāda jau mikrorajons uzcelts tāds jau. Mikrorajons būs mērs, Marģers būs mērs. Marģers būs mērs un rekur Arnolds būs padotais viceprezidents. Un, principā, jā, jau būs tā kā liela sava niša jau izveidota, kur visi tā, kas saka, visi strādās iekšā tajā mikrorajonā un, principā, pilnveidosies un attīstīsies, jā, galvā. Jā, kā izstās Straume naktī, 2. dienas vakarā, parasti tā ir kulminācija, ir pilns ar cilvēkiem, un man personīgi baigi labās emocijas, tāpēc, ka tur vienmēr ir tas mākslinieks, kas tevi pārsteidz, vai mākslinieku grupa, kā nu katru gadu ir tās abreviatūras, vienmēr to ir forši noklausīties pašam, dabūt ritīgu enerģiju un tad vēl iebliest to turpinājumu. Un man parasti patīk, ka mēs to vismaz programmu taisam tā, ka mēs esam kā tādi iesildītāji un pēc tam gan cilvēki nāk, tādi nezināmi reperi parasti, kuriem patīk vienkārši vai nu freestylot vai raps in general. Viņi nāk un open mic formātā mauc, bet bieži vien arī zinām mākslinieki, tādi kā Marko un daudzi citi nāk ņem to miķi un tur ir bijuši freestyle, kas ieliks, man liekas, uz stundu un 2. Fakti, tā kā visi freestyleri jaunie vai džeki, meitenes, kas grib pamēģināt freestylot kādreiz Straumē, tā ir lieliski iespēja parādīt to ne tikai publikai, bet arī citiem reperiem. Jā, un man liekas, tas, kas ir forši, ka tā publika ir baigi atsaucīga, jo loģiski, ka ne visi ir tur uzreiz no pirmās dienas top brīvrunātāji, bet tur nav Straumē tā, ka tu paņem miķi un tad, ka visi ir būm, ir tev kaut kas nesanāk. Visi ir tādi super saprotoši un atbalstoši, tā kā jā. Ir bijis tā, ka man liekas arī, kas pagājušajā gadā notika, ka nāca džeki un skaitīja tā kā karaoke, latviešu reperu tekstus. Tur bija kaut kas no Edvārda vecās, kaut kas tur bija, ko džeki skaitīja un piedūrās. Man liekas, tas arī tāds inčīgs formāts, jo ir tā kā beatmakers, DJs, kas spēlē beats un jā, ballīti turpinās. Okay. Bet kopumā, kā tev liekas, Straumētājiem labi sanāk freestylot? Vienmēr jau ir kur augt, bet kopumā skatoties. Vēl liekas, slikt nav. Es domāju, ka katrs latvietis ir pa mazam bišķiņam arī freestylers. Jums ir tik daudz izaicinājumu mūsu dzīvēs, un freestyles tas īstenībā ir tāds labs instruments, ko tu pielieto ne tikai rapā, bet tu vari pielietot, lai tu būtu, piemēram, tāds atraktīvs un foršs cilvēks telpā, iekarot uzmanību kaut kādu. Ja tev veikalā pie kases ir kaut kāda situācija, tu vari forši nofreestylot. Freestyles tā jau ir dzīve. Manas sajūtas laikam bija, ka jācenšas palīdzēt cik vien var, lai šis nav vienas sezonas pasākums. Un tā palīdzība tur izpaudās salīdzinoši minimāli, vairāk tur morāls atbalsts un ka mēs aizbraucam uzfilmēt un uzaicināt un varbūt drusciņi padalīties ar savām raizēm. Nezinu, kā būs ar šo un kā būs ar to, iedot kaut kādu savu inputu. Jo Latvijas repā viena no grūtākajām lietām, ko darīt, teiksim, it īpaši, ja organizatoriem varbūt nav tik liela pieredze par jebkāda veida, kaut kādām ilgtermiņa lietām, ir, ka cilvēkiem mēdz kristies interese, ja vien tu visu laiku nepiedāvā vēl kaut ko jaunu, kaut ko inovatīvu un tā tālāk. Tādā ziņā bažas redzot, cik bieži kaut kādi forši projekti, kur ir ļoti tā kā no sirds un tā tālāk mēdz pazust zem Straumes. Tas bija kaut kas, par ko es uztraucos. Tā kā tagad, redzot, ka 5. gadu notiek Straume ar milzīgu gandarījumu, tā kā gribās turpināt palīdzēt un padalīties un turpināt aicināt cilvēkus uz šo pasākumu. Milzīgs resurss, kas palīdz, ir visa pozitīvā pieredze, ar ko cilvēki dalās un ir dalījušies visus šos gadus. Vai Hudšaps būs arī šogad Straumē? Hudšaps būs šogad arī Straumē. Paļu bombu! Jā.
Jā, Tieks, Tiešas būs, jā. Visus gadus, bet pēdējos divus. Jā, pēdējos divas. Bijis, kad Hūčups straumē un katru gadu tā vieta, kur Hūčups, kā saka, atrodās traumas kontekstā, paliek foršāk. Jā, ejam šogad vēl uz foršāku straumas bērnu, straumas merču spotu, vai ne? Yes, sir. Let's go! Tā, ka neaizmirst paņemt skaidru naudu līdz arī kartiņu. Jā. Yes. Rieķert šmotkas foršas. Jā. Parādīt. Yes. Vai šogad Hūču balons nelaidīs ar gaļus? Es domāju, ka noteikti laidīs, jo tas jau ir daļa no spēles. tas jau, ja viņš nelaiž ārā, tad jau kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav labi. Cik principā ir bijis, tad viņš vienmēr taisa mums, kā saka, viņš arī citos festivālos ir bijis, un visu laiku man zvana kāds saka, kad nāc atkal pumpēt, vajag pumpēt. Tā kā, tā ir daļa no spēles.